svētkos, ja tā var nosaukt svētku, ka visa kristīgā pasaule šodien svin mūsu kunga augšām celšanās svētkus. Amen. Es šodien izlasīšu vienu raksties, uz kuras es pamatošos arī tālāk runājot. Jo ziniet, ka mums šodien ir ne tikai svētki Kristus augšām celšanās, jo es vienmēr to saku, nebūtu augšām celšanās bez nāves. Augšām celšanās tie ir svētki, tas ir wow, kaut kas tāds gandarīts, kaut gan arī, kad Jēzus augšām celās un parādījās, mācekļi nobijās. Jā, domāju, atkal gars kaut kāds atnāca. Bet nāve, tas nav prieks. Nāve, tas ir bēdas, tie pārdzīvojumi, tās ir sāpes, tās ir asaras. Un mūsu kungs, viņš nevienkārši uz slimības gultas kaut kur ir aizgājis prom. Nē, viņš mokpilnā nāvē, mūsu grēku dēļ ir cietis. Un šodien mums ir piemiņas mīlestība arī, un mēs pieminēsim viņa nāvi un viņa augšām celšanos. Un tāpēc sakarā ar to es arī šodien padalīšos ar kādu vārdu, kas ir manā sirdī. Es ticu, ka tas noderēs mums kā draudzei. Un no 2. Mūzes grāmatas 12. nodaļas 12. panta sākšu lasīt. Un šī naktī es apstaigāšu Ēģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo Ēģiptes zemē, kā cilvēkiem, tā lopiem, un par visiem Ēģiptes dieviem es spriedīšu tiesu, es tas kungs. Un asins, lai ir jūsu glābšanas zīme, tajos namos, kur jūs mītat, kur es redzēšu asins, es iešu jums garām, un par jums nenāks tas sots, kas nomaitā, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Tad Mūzes aicināja visus Izraēla vecējus, un tiem sacīja, ejiet un ņemiet savai saimei jērus un nokaujiet tos pasā svētkos. Ņemiet pušķi izapu un mērciet tos asinīs, kas bļodā, un apziediet palodu un abus durvju stabus ar asinīm, kas bļodā. Un neviens neiziet no sava nama durvju līdz rītam. Kad tas kungs nāks, lai sistu eģiptiešu un redzējis asins uz palodām un abiem durvju stabiem, tad tas kungs ies garām tām durvīm un neļaus maitātājiem ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Un 26. 27. pāns. Un notiks, kad jūsu bērni jums prasīs, kas jums tā pa kalpošanu, tad atbildiet, tas ir pasā jērs, upuris tam kungam, kas Izraēla bērnu namiem aizgāja garām Ēģiptē, kad viņš sita eģiptiešus, bet saudzēja mūsu namus. Tad tauta noliecās Dievu priekšā un pielūdza. Es aicināšu, pielūgsim arī. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu neizsakamo žēlastību un mīlestību, ko Tu esi parādījis pret mums, pret grēciniekiem. Mēs pateicamies Tev, ka savā žēlastībā Tu sūtīji savu vienīgo dēlu. Jo tā bija vienīgā samaksa, tas bija vienīgais veids, kā mūs šodien salīdzināt ar sevi, visvarenais Dievs. Mēs no visas sirds esam Tev pateicīgi par to, ko Jēzus ir izdarījis. Paklausībā Tavam vārdam, Tavai gribai. Un šodien mēs esam glābti ne caur saviem darbiem, ne caur savu skriešanu, ne caur savu labo dzīvi. Šodien mēs esam glābti no Tavas žēlstības, caur ticību uz to, ko Jēzus paveic pie krusta. Un tas nav no mums. Mums nav ar ko lielīties. Tāpēc mēs pateicamies Tev par šo milzīgo žēlstību, ko mēs bieži nevaram izprast, ko Tu esi parādījis mums. Un mēs pateicamies Tev, ka šodien caur Jēzus Kristus upuri pie krusta, caur viņa dārgajām asinīm, kas izlietas tur pie krusta, mēs šodien esam Dieva bērni. Mēs esam salīdzināti. Grēka vara ir atņemta prom no mums. Grēka spēks ir atņemts prom no mums. Šodien mēs esam svēti un taisnoti Tavā priekšā, Kristus nopelna dēļ. Un es pateicos Tev par to. Paldies Tev. Tāpēc svētī savu vārdu, jo Tavu vārdu ir patiesība, kas mūs dara brīvus, ja mēs tos atzīstam tādi, kādi viņi ir, nesakropļoti, neizmainīti, neatšķaidīti. Tava patiesība mūs dara brīvus. Es pateicos Tev par šo brīnišķīgo dievkalpojumu, par šo rītu, kad mēs varam slavēt Tevi varu no Dieva, slavēt Tevi mūsu kungu un Tevi svēto garu. Ar to, ka mēs esam šeit, pielūdzam Tevi, pagodinam Tevi,
Mēs paliekam Tavā vārdā, mēs pārdomājam Tavu vārdu. Mēs pateicamies Tev par visu. Svētī katru klausītāju, lai mūsu auss ir atvērts, lai mēs dzirdam, ko Gars šodien teiks draudzēji, ko Gars šodien teiks individuāli katram mums mūsu dzīvē. Un mēs pateicamies Tev, Svētais Gars, par Tavu darbu, ko mēs paši nespējam izdarīt. Neviens cilvēks pie mums to nespēja izdarīt. Mēs pateicamies Tev, Svētais Gars, tāpēc, ka Tu izdibini mūsu iekšieni. Tu izdibini mūsu būtību. Tu zini mūsu sirds nodomus. Tu zini visdziļākos sirds kaktiņus. Tu zini, kas tur ir patīkams, kas nav patīkams. Bet mēs pateicamies Tev, ka Tu strādā pie mums. Paldies Tev, paldies Tev. Mēs slavējam un godinam Tevi no visas savas sirds, ar visu savu prātu un ar visu savu spēku. Jēzus vārdā. Amen. Pienāca brīdis, un Dievs savā žēlastībā vienkārši izlēma glābt savu tautu. Dievs izlēma glābt savu tautu. Jā, viņš deva apsolījumus Abrahamam. Viņš caur viņu izveidoja tautu priekš sevis, lai caur šo tautu atnāktu pestītājs. Un glābšana ne tikai izredzētai tautai, bet glābšana ikvienam cilvēkam, ieskaitot arī mūs. Un Dievs savā žēlstībā vienkārši ir nolēma glābt savu tautu. Un deva tautai priekš tā konkrētus nosacījumus. Tajā laikā, par ko mēs tikko lasījām, Izraēla tauta atradās verdzībā, viņi atradās Ēģiptē. Viņi bija vergi. Un Dievs teica, pienāca laiks. Ir pienācis laiks, glābšanas laiks. Es pamanīju šajā rakstvietā, arī mēs citreiz tā domājam, ka ja Dievs kaut ko ir pateicis, tad tas automātiski notiks mūsu dzīvē. Mīļie, diemžēl automātiski nekas nenotiek mūsu dzīvē. Ja mēs nepaklausam Dievu vārdam, ja mēs nepildam viņa norādījumus, tas nenozīmē, ja viņš to ir teicis, tas notiks. Es atceros 90. gadu sākumu, kad Dobalē nāca jauni cilvēki un brauca arī mums kādi pravieši un bija pravietiski vārdi daudziem cilvēkiem. Un bija viens jauns puisis, kuram bija pravietisks vārds. Un varēja redzēt, ka viņam ir dotības, viņam ir spējas no Dieva dotas. Es neteikšu, kas, ko, kā, jā, bet varēja redzēt. Pagāja kāds brīdis, un tas nebija pārāk ilgs brīdis. Puisis atzisa, viņš sāka neapmeklēt dievkalpojumus, un beigās mēs uzzinājām, ka bija vēl daudz, es nezinu, kā pateikt, ļaunāks, jā, ka viņš pat mainīja savu orientāciju. Jā. Un mēs domājam, pagaidi Dievs, bet tu teici. Kāpēc, ja tu teici, kāpēc tu arī to neizdarīji? Redziet, ir lieta tā, ka Dievs pasaka savus nosacījumus, bet ir tik svarīgi, lai mēs paklausam un lai mēs piepildam to. Un arī šeit es redzu, ka automātiski Dieva tautai nenotika šī glābšana. Dievs deva konkrētus nosacījumus. Un ja mēs lasām šajā te rakstvietā, 2. Mūzes grāmatā, mēs redzam, ka šeit, ko viņš teica? Pirmkārt, viņš teica, paņemiet jēru. Un nevienalga kādu jēru. Nevainojumu, gadu vecu jēru, dzirdiet, ir konkrēti norādījumi, un viņiem vajadzēja to izdarīt. Tālāk, kas bija jāizdara? Jānokauj šis jēriņš. Tālāk, ko? Paņemt asinis no nokautā, ieliet kādā traukā. Ko tālāk? Tālāk ir paņemt šīm asinīm un apziest durvju stabus un palodu. Tālāk, ko no tās gaļas, kas ir palikuši, zināmā veidā, zināmas lietas vajadzēja sagatavot. Tu nevarēji vārīt, vajadzēja cept. Un katra lieta ir ļoti nozīmīga un svarīga. Kāpēc Dievs tik detalizēti viss saka? Dievs vienkārši skatās paklausību cilvēku. Un pašās beigās, tad viņš saka, ēdiet to visu. Ja? Tur vairāk vēl nosacījumi bija, ka tur, ja kādam trūks, tad paņem kaimiņus, vēl kāds pie sevis līdz. Un pēdējais nosacījums bija, neizej ārā no šī nama, paliec līdz rītam namā. Ir nosacījumi, kuri ir no Dieva puses. Es tā domāju, ja kaut vienu no šiem nosacījumiem kāds nams neizpildītu, viņu neizbēgtu nāvi.
Dievs atbild par savu vārdu. Šodien mēs tādi vieglprātīgi esam. Ai, Dieva žēlstība par visu. Jā, Dieva žēlstība par visu. Dieva žēlstība bija vajadzīga, lai vienkārši tevi glābtu, lai atbrīvotu tevi no grēka, lai nolikt tevi uz kājām, bet tālāk, mīļais, tev ir jāiet. Tu nevari izbraukt visu savu kristīgo dzīvi uz Dieva žēlastību. Tāpēc, ka blakus Dieva žēlastībai ir nosacījumi, ir Dieva vārds, kuru mums ir jāpaklausa. Un tāpēc tik svarīgi mums ir paklausīt Dievu vārdam, neatkāpties, neienest savas idejas, savus kaut kādu prātošanu. Mums Dievs neteica, kā gribiet, tā dzīvojiet. Es jau jūs te glābu tālāk, kā paši tur, pa to plato ceļu. Nē, viņš ir teicis, ir šaurs ceļš, un šis ceļš ir ierobežots ar manu vārdu. Un ja jūs paliksiet uz šī šaurā ceļa, jūs sasniegsiet mūžīgo dzīvību. Svarīgi, lai mēs paklausītu Dieva vārdam, Dieva nosacījumiem. Un neinterpretētu viņus, kā mēs to saprotam. Laiks mainās, mācītāji. Tie laiki bija, kad tur tagad jau ir citi laiki, tagad cita domāšana. Varbūt laiki ir citi, domāšana ir cita. Dievs ir tas pats. Viņš nemainās. Viņa vārds nemainās. Pirmie kristieši visdrīzāk, kad jau bija Bībele uzrakstīta. Jaunā derība. Tora jau bija sen jau uzrakstīta. Pravieši jau sen, psalmi sen bija. Viņi lasīja tieši tos pašus vārdus, ko mēs šodien lasām. Labi, tur drukas kļūda, kaut kāda vēl kaut ko tur ar lielo, ar mazo burtu, tagad lauž tādu šķēpus visu, bet pamats, princips ir. Viņš ir nemainīgs. Dievs deva glābšanas zīmi savai tautai. Dievs šodien mums dod glābšanas zīmi. Glābšanas zīme nebija tautība. Ir mācības, kas saka, glābti būs tikai ebreji. Ir vēl kādas konfesijas, kur saka, tikai tie 144 000 tie būs glābti tikai. Kaut ko tie nebūs ebreji. Un ir dažādas lietas. Kas tad būs glābti? Varbūt latvieši tikai būs glābti. Nē, ne tikai latvieši būs glābti, jā. Dievu bērni būs glābti. Sabiedrības stāvoklis, mīļie, tā nav zīme par glābšanu. Es esmu valsts prezidents ilgus gadus, tu gribi teikt, ka es uz ēlu aiziešu. To, ka tu esi prezidents, tas vēl nenozīmē, ka tu esi glābts. Nenozīmē, ka tu esi glābts. Uzvedības normas. Es pats runāju ar kādiem cilvēkiem, saku, mācītāji, kāpēc tu saki, es nenonākšu debesīs? Es esmu labs cilvēks. Es nekad neko sliktu neesmu darījis. Es neko neesmu zadis. Es nevienu neesmu aprunājis. Es ļaunu ne uz vienu neturu. Es esmu labs cilvēks. Bet tas neglāb, tā nav zīme. Es Bībelē nekur neredzu. Ka tava uzvedība, tā ir kaut kāda zīme. Mēs šodien turam mūsu vecajus tradīcijas. Bet Bībelē nav teikts, ka glābšanas zīme būs kāda svētbilde tavā istabiņā. Tā nebūs, ka tu turēsi kādu īpašu nedēļas dienu. Tā nebūs, ka tu turēsi visas dienas vienādi. Tava glābšanas zīme nav, ka tu ēd kaut kādu īpašu gaļu, kaut kādu citu tu neēd. Tā nav zīme. Zīme ir kaut kas cits. Radniecība tā nav zīme. Mācītāji, manā ģimenē jau vectēvs, mans tēvs ir mācītāji. Tu gribi teikt, ka es uz ēlu aiziešu. Radniecība nav zīme tavai glābšanai un manai glābšanai. To, ka tev rados ir ebreji, tā nav zīme, tas nenodrošina tev uz debesīm ceļu. Zīme ir viena. Un šeit ir teikts, ka mēs lasījām, es dodu jums zīmi, glābšanas zīmi, un šī zīme būs tāda, ka būs asinis. Šodien, kad mēs runājam par asinīm, daudziem nepatīk. Bet tā ir vienīgā glābšanas zīme. Nevainojamā jēra asinis. 2. Mūzes grāmatā 12. nodaļā, 38. pantā es lasu, un arī pūlis svešu gāja ar viņiem, arī sīklopi un lielopi, ļoti prāvs ganāmpulks.
Daudz svešu, kas nebija ebreji, arī izgāja kopā ar viņiem no Ēģiptes. Vai šo svešo cilvēku dzīvēs pirmdzimušie bija miruši vai nē, mēs nezinām, nav rakstīts. Varbūt kādā bija miruši, jo viņi nebija tajos namos, kur bija šī zīme glābšanas. Varbūt, ka ir tie paši ebreji, eģiptieši vai vēl kādi, kas ļoti labi tomēr attiecās pret ebrejiem, un viņi bija kopā ar viņiem tajā namā. Un viņu pirmdzimtie arī palika glābti. Varbūt, Bībele to nestāsta. Bet izejot ārā, neizgāja tikai ebreji. Izgāja vēl, tur ir teicis, prāvs liels pūlis, svešu gāja līdzi. Labi vecajā derībā, bet viens piemērs jaunajā derībā ļoti labi arī to parāda. Apostļu darbos 10. nodaļā, 34. 35. pants. Bet Pēteris sāka runāt un sacīdams: tiešām es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet tik vienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo, citiem vārdiem paklausa Dieva likumam. Tātad Pēters jūds būdams. Un Dievs viņu piespieda aiziet pie pagāna, pie Kornēlija, pasludināt evaņģēliju, prieka vēsti. Un sludināšanas laikā svētais gars nonāca par Kornēlija namu. Un Pēters ir šokāts. Un viņš saka, es redzu, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Katrā tautā viņam ir tie, kas viņu bīstas. Es pateicos, ka arī latviešu tautā ir cilvēki, kas viņu bīstas. Amen. Kas ir Kornēlijs? Viņš bija Romas virsnieks, viņš bija okupants. Ne tikai vienkārši kaut kāds svešinieks. Viņš bija okupants. Mēs ilgus gadus bijām zem okupācijas. Un ziniet, kaut kur, jaunai paudzei varbūt ne, bet mums, tiem, kas bijām, kaut kur ir tāds nosēdums vēl pret attiecīgu tautu, ka viņi bija okupanti. Ebrejiem 9:22. Un gandrīz viss tiek šķīstīt asinīs, saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Vienīgā mūsu glābšanas zīme ir asins. Vienīgā mūsu glābšanas zīme ir asins. Es domāju, ka jūs, lasot Bībeli, esat pamanījuši vai visdrīzāk esat secinājuši. Protams, mēs nebijām tajā laikā, bet mēs varam vienkārši tā kā iztēloties to brīdi, kad bija tā nakts Ēģiptē, kad nāca šis nāves eņģelis. Un viņš skatījās uz durvīm. Un viņš skatījās, kur ir asins, kur nav asins. Un es pēkšņi pamanīju, ka katrā namā, neatkarīgi no tā, vai asins bija vai nebija, katrā namā kāds mira. Tik atšķirība ir tā, ka tajos namos, kur nebija apziestas durvis ar asinīm, mira cilvēku pirmdzimtais. Tajā namā, kur bija, mira nevainojamais jērs. Bet nāve iegāja katrā namā. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Ja pār mūsu namiem nav upura asinis, mēs esam pakļauti iznīcībai. Patīk tev vai nepatīk tev, tā ir patiesība. Mēs vienu dienu runājām ģimenē un nonācām pie secinājuma, ka ne tikai citur, arī mēs paši ļoti maz vai gandrīz mēs nemācam par elli. Bet jūs ziniet, ka elli ir? Tev liekas, mācītāji, tādos svētkos, ko tu tagad runā? Tāpēc jau mēs varam būt šajos svētkos. Dzirdiet, ka mēs esam izglābti no elles. Ellei nav varas pār mums. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus izlēja savas nevainīgās asinis.
Tāpēc, ja mēs varam svinēt šo svētkus, ja mūsu nāve nav atzīmēta ar Jēzus upuru asinīm, mēs esam pakļauti iznīcībai. Un tad pienāk diena. Cilvēks nonāk ellē. Kas tā par vietu? Es šodien par to nemācīšu, ne. Bet kādu svētdienu mēs parunāsim, kas ir elle? Ko Bībele par to saka, neko mēs tur filmās esam redzējuši. Ebrejiem 9. nodaļa, lasīšu no 11. panta. Bet Kristus atnāca par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto. Tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm, reiz par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgo izpirkšanu. Šeit autors, visdrīzāk Pāvils, viņš apvieno šīs un tai pašā laikā atdala šīs divas lietas, veco derību, kā tur notika upurs par grēku, un jauno derību, kur Jēzus ir upurs par grēku. 13. pāns. Jo, ja āžu un vēršu asins un jaunās govs pelni, vecajā derībā lasot, tad jūs sapratīsiet, par ko iet runa. Tāpēc es saku, būs grūti saprast, bet ja skatās vecajā derībā un tu pētīji, kādi ir, tad tu sapratīsi. Apslakot sagānītos šķīstī miesas šķīstībai. Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Ja vecajā derībā govi un āžu asinis un sadedzināt un tā pelnus tur kaisīt vajadzēja, un to katru dienu vajadzēja darīt. Tad šodien Jēzus vienreiz uz visiem laikiem ar savām asinīm ir iegājis šajā svētnīcā. Ne cilvēku darinātā svētnīcā, ne vecās derības svētnīcā, bet debesu svētnīcā. Un sevi nevainīgi upurējis. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks. Lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Esi kādreiz pamanījis šo rakstīt 15. pantu? Ir ļoti daudz cilvēku, kas uzdot jautājumu, kā tad ir ar tiem, kas vecajā derībā ir miruši, kur Kristus vēl nebija upurējis sevi? Vai viņi ir debesīs, vai viņi ir ellē? Šeit ir atbilde. Ja tu vecajā derībā skaties uz Mesiju, tu vēl nesaprati, ka tas ir Kristus, ka tas ir šis te, bet ir pravietojumi, ka nāks glābējs, nāks Mesija, un viņi ticībā uz to skatījās. Viņi to nesasniedza, bet viņi ticībā skatījās, tad ir teikts, ka viņi ir glābti. Jaunās derības Kristus upurs, viņš aizskar arī tos, kas ticībā dzīvoja, mira uz viņu. Cik liela ir Dieva žēlastība. Amen. Cik milzīgi ir Dieva žēlastība. Nenonicināsim Dieva žēlastību. Jo kur ir novēlējums, tur nepieciešami jāparādās novēlētāju nāvei. Jo novēlējumam ir spēks pēc nāves, bet nav spēka, kad novēlētājs vēl dzīvs. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asins iesvētīšanas. Jo, kad Mūzus visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļa un āžu asins un ūdeni ar sarkanu vīnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams. Šīs ir tās derības asins, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Bet arī telti un visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu debesu tēli. Debesu svētnīca, debesu altārs, ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis. Ne ar āžu un teļu un govs, bet ar paša Dieva dēla asiniem upuri.
Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesā attēlā, bet pašā debesīs, lai tagad pār mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Neviens, lai sevi bieži upurēdams kā priesteris, ik gadus ieietu svētnīcā ar svešām asinīm. Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma. Bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Es pateicos Dievam, ka šodien mēs nedzīvojam šajā vecajā derībā. Tad lielākā daļa mana kalpošana, ziniet, kāda būtu? Es būtu kāvējis. Es katru dienu pieņemtu dzīvniekus, kautu viņus nost, apslacītu ar asinīm to altāri, dalītu gaļu un tur kā pa likumiem ir. Un katru dienu. Jūra asins. Jaunā derība ir labākā derība, uz labākiem nosacījumiem. Mums nav katru dienu jāupurē. Par mums vienreiz un uz visiem laikiem ir upurēts Kristus. Viņš ir mūsu upura jērs. Amen. Tāpat kā vecā derība, viņa bija apziemogota ar asinīm, ar dzīvnieku asinīm. Tāpat jaunā derība arī ir apzīmogota, bet ne ar dzīvnieku asinīm, ar Dieva dēla asinīm. Viņa ir apzīmogota. Un šodien ticība mums ļauj ieiet šajā jaunajā derībā. Nav citas. Ja tu tikai zini šo stāstu, zini šo informāciju, tas nepadara tevi par Dieva bērnu. Tev ir jānotic. Ko nozīmē ticība? Ticība nav tas, ka es visu saprotu, es visu redzu. Ticība ir tā, kas skatās uz neredzamo. Ticība ir tā, kas pieņem to, kas šodien nav, it kā tas jau būtu. Es neesmu redzējis, kā mans kungs uz krusta mira par mani. Es neesmu redzējis debesu altāri, es neesmu redzējis, vispār es tur debesīs, man nav nekādas parādības, nekas, jā, es neesmu redzējis to. Bet es vienkārši pieņēmu lēmumu, es tam noticēju. Ka tu vari noticēt kādām lietām, un ja tās nav patiesas, tad ļoti īsu brīdi, un tad tas pazudīs. Tu vilsies vēl kaut ko. Mīļie, nu jau drīz, nu labi, vēl nav 40 gadi, bet es neesmu vīlies nevienreiz. Un es zinu, ka tas ir īsti. Tāpēc es te stāvu, un es Dievu priekšā stāvu. Es neizklaidējos, es nestāstu jums pēkstiņus, pasaciņus. Es stāstu to, ar ko es gāju. Un es zinu, ka tas ir īsti. 1. Korintiešiem 5:7. Jo arī mūsu paschā jērs ir par mums upurēts Kristus. Pats vārds paschā. Ko tas nozīmē? Angliski ļoti labi pateicis Passover. Paiet garām. Šodien ir kāds kā rucošs lauva, kas staigā un skatās, ko viņš var aprīt. Bet mūsu namu, mūsu dzīves, mūsu durvju palodzes ir iezīmēts ar Kristus asinīm, ar Kristus upuri. Un viņš nevar ienākt mūsu namos. Ja mēs paklausam Dieva nosacījumiem, viņš nevar pieskarties mums. To Dieva vārds saka. Ja mēs dzīvojam pēc Dieva vārda, ļaunais mums nevar pieskarties. Mēs esam aizsargāti. Tas ir Kristus asins, Kristus upurs. Ebrejiem 8. nodaļa. No 6. pantiņa, 6. 7. pantiņa izlasīšu vēl. Bet nu viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākās derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jo ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai. Mēs pateicamies Dieva žēlastībai un mīlestībai. Kā Dievs to visu ir panācis, es nezinu. Viņš ir Dievs. Man nav jājaucās tajās lietās, kas man ir apslēptas, ko es nesaprotu. Man vajag satvērt tās lietas, kas man ir atklātas, ko Dievs man ir atklājis, satvērt tās lietas un pēc tām dzīvot.
apslēptās lietas pieder tam kungam. Ja viņš uzskatīs par vajadzību, viņš kādā brīdī man atklās, tev atklās. Ja neatklās nekad, tad, kad mēs nonāksim pie viņa, tad mēs zināsim. Man kāds uzdeva jautājumu, neteikšu kādu. Es teicu, man šodien nav atbildes. Es nezinu, man vispār būs atbilde tev šeit uz zemes. Bet tad, kad es nonākšu Dievu priekšā, tas būs tas jautājums, ko es viņam pajautāšu. Un tad man būs atbilde. Bet jautājums, vai tu būsi tur? Ir vienīgā zīme, glābšanas zīme, kas mums šodien ir dota. To, ka tu apmeklē draudzi, tas ir ļoti labi. Bet tā nav tava glābšanas zīme. Ja tu neapmeklē draudzi, tas nav labi. Bet tā nav glābšanas zīme. To, ka es šodien sludinu šeit un saucos par mācītāju, tā nav mana glābšanas zīme, tas nav mana caurlaide uz debesīm. Mana glābšanas zīme ir viena, ko Dievs jau vecajā derībā ir pasludinājis. Bez asins izliešanas nav grēku piedošanas. Un es pateicos Jēzum Kristum. Tikai caur viņu šī glābšanas zīme man šodien ir pieejama. Tev šodien ir pieejama. Kungs Jēzu, mēs pateicamies Tev, ka Tu atstāji šo debešu godību. Tu atstāji to majestātismu, kas Tev bijis no iesākumiem. Un Tu nāc šeit virs zemes, Tu kļūti cilvēkiem līdzīgs. Lai cilvēki varētu runāt ar Tevi, staigāt ar Tevi, klausīties Tevi, ēst kopā ar Tevi, saprast Tevi, un Tu varētu saprast cilvēkus. Tu varētu ēst un staigāt un dzīvot kopā ar cilvēkiem. Tu kļuvi mums līdzīgs. Tāpēc Tev nav svešas ne mūsu sāpes, ne mūsu pārdzīvojumi, ne mūsu jūtas. Tu visu to zini. Un mēs pateicamies Tev, ka Tu biji paklausīgs savu Tēva gribai līdz pat krusta nāvei. Tu zināji, kāds Tev būs gals, bet Tu pieņēmi lēmumu, mīlot mūs. Iet soli pie šī krusta, kur Tu atdosi savu dzīvību, savu svētās asins pār mūsu grēkiem. Mēs pateicamies Tev, Kungs Jēzu, ka tas, ko Tu esi izdarījis pie krusta, tas izmainīja ne tikai gara pasauli, tas izmainīja kaut ko radikāli arī šajā fiziskajā pasaulē. Un paldies Tev, Tēvs, ka Tu devi man šo ticības graudiņu, kā sinepju graudiņu. Varbūt mazliet, bet ar to pietika, lai noticētu tam, ko Jēzus ir izdarījis. Bet Tava nāve, tas nebūtu vēl pabeigts darbs, ja Tu neceltos augšā no mirušajiem. Tāpēc 3. dienā Tava Tēva visu varenajā spēkā Tu esi augšām cēlies no mirušajiem. Un Tu esi uzvarējis nāvi. Tu esi uzvarējis grēku. Mēs pateicamies, ka šodien lasot Dievu vārdu, mēs vienkārši ticam tam, kas tur ir rakstīts. Ka tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo no grēka un nāves likuma viņi ir pārgājuši vai pārcēlušies dzīvības gara likumā. Mēs pateicamies Tev par to. Nāvei nav vara pār mums. Ja kāds saka, nē, mēs visi mirsim, piedod, jo viņi nezin, ko viņi runā.
Es nerunāju par fizisko nāvi. Tas būtu vismazākais. Bet visbriesmīgākā tā ir garīgā nāve. Tā ir mūžīga atšķirtība no tava vaiga, no tavas klātbūtnes. Tāpēc mēs pateicamies Tev, ka ticot uz Tevi, uz Tavu upuri, mēs no nāves esam pārgājuši mūžīgā dzīvībā. Paldies Tev, paldies Tev. Mēs lūdzamies, Svētais Gars, vadi mūsu sirdis šajā pašā brīdī lūkšanā. Varbūt kāds vēl nekad nav izsūdzējis savus grēkus, nav apliecinājis savu ticību uz Tevi, Kungs Jēzus. Varbūt kāds jau ir kristietis, bet viņa sirdī iesakņojās kāda rūgtas sakne. Mēs lūdzamies, vadi mūs šai grēka nožēlas lūkšanā. Visvarenais Dievs, mūsu mīlošais Dievs un Tēvs. Mēs nākam pie Tevis Jēzus Kristus vārdā. Un pirms mēs lūdzam, Tu jau zini visu. Mēs nevaram Tevi apmānīt. Ne? Tevi nevar pievilkt. Tu zini visu. Tāpēc mēs nākam pie Tevis patiesi tādi, kāda esam. Ja viss ir kārtībā, paldies, viss ir kārtībā. Ja kaut kas nav kārtībā, mēs arī izsakam šīs lietas. Mēs godinam un slavējam Tevi. Jo tikai Tu vari vilkt pie sevis, neviens cits. Mēs paši nemeklējam, mēs paši neejam. Mēs izvēlējāmies iet savu ceļu. Tāds ir neticīgs cilvēks. Bet tad, kad Tu aicini, mēs gribam atsaukties. Un es lūdzu šajā brīdī, ja kāds ir, ko Tu aicini, un viņš jūt savā sirdī, lai atnāk patiesi grēka nožēla. Jo es teicu savā vārdā, ja mēs savā sirdī noticēsim, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un ar savu mutu to apliecinās, mēs tiksim pestīti. Debes Tēvs, mēs lūdzamies, ja mēs jau kristieši, un ir kāds grēks mūsu dzīvē, ir kādas atkarības mūsu dzīvē, ir kāda ļauna sakne, kas ir iesakņojusies mūsu sirdī, mēs lūdzamies palīdz. Palīdz mums izraut visu šīs nezāles. Palīdz uzvarēt visu šīs atkarības. Palīdz atteikties no jebkura grēka. Un mēs ticam, Kungs Jēzus, Tava asins spēkam. Jo Dieva vārdā ir teikts, ja mēs pazemībā no visas sirds lūgsim piedošanu, tad Tu esi uzticams un taisnīgs. Tu šķīstīsi mūs, Tu piedosi mums, Tu taisnosi mums. Mēs lūdzamies svētīt šo piemiņas mīlestību laiku. Mēs pateicamies Tev, ka piemiņas mīlestība tas nav kārtējais reliģisks rituāls, bet mēs apzināmies, ko mēs darām. Tāpēc mēs arī nākam pie Tevis, lūdzam piedošanu. Jo ja mēs necienīgi to darām, tad mēs esam noziegušies paši pret sevi un sakrājam vainu vai lāstu paši uz sevi. Tāpēc mēs piedodam tiem, kas mums ir parādīgi. Mēs piedodam tiem, kas mums nodarīja pāri. Mēs neturam ļaunu uz cilvēkiem. Bet kā Tu esi mācījis mums,
lai mēs piedodam savu parādību, kā arī mums Jēzu Kristu to esi piedevis. Mēs pateicamies Tev, Svētais Gars, ka Tu palīdzi mums attīrīt mūsu sirdis. Jo tad, kad mēs nāksim šeit priekšā, mēs ņemsim šo maizi, kas simbolizē Tavu lausto miesu, kas par mums tika lausta. Un Dievs mums brīdināja, ka mēs necienīgi to darām, tāpēc mūsu vidū ir daudz slimu, vāju un pat mirušu. Bet ja mēs izšķiram tā kunga miesu, tad savu viņa brūcēm mēs esam dziedami. Tad, kad mēs ņemsim šo kausu, kas simbolizē Tavas svētās asības, kas izliec par mūsu grēkiem. Mēs pateicamies Tev, ka tikai Tevi mums ir viss. Tās nav dziesmas, ko mēs šeit pirms tam dziedājam. Tā ir mūsu ticības vārdi, mūsu ticības izpausme. Ka Tu esi viss priekš mums. Un Tevī mums ir viss. Mums ir pietiekoši. Tas, kas ir ārpus Tevis, citas lietas mums palīdz, bet citas mūs tieši otrādi ved prom no Tevis. Bet tas, kas ir Tevi, tas dod mūžīgo dzīvību. Tāpēc mēs pateicamies Tev, ka mums ir šī privilēģija ņemt dalību šajā piemiņas mīlestībā.